Kur dzīvē noderēs latviešu valoda? Esmu izdevusi 4 grāmatas un palīdzējis uzrakstīt vēl 8 citiem cilvēkiem. Šī ir pirmā grāmata, kuru var arī nelasīt, jo visu iespējams noskatīties šajos video. Taču pirms pāris gadiem es satiku savu pamatskolas latviešu valodas skolotāju un viņai izteicos: tas nekas, ka skolēnam latviešu valodā nav izcils atzīmes. Viņš tāpat var uzrakstīt un izdot grāmatas. Par šo domu mēs vēl pasmaidījām. Valoda nav tikai gramatiska rakstīšana, bet vārdu krājums, spēja izteikties un tādējādi ietekmēt citus cilvēkus. Katru dienu mums ir iespēja ar savu valodu panākt, ka citi notic mūsu idejām un kopā tās realizē. Protams, paliek faktors, ka latviešu valodu prot nepilni 2 miljoni cilvēku uz planētas, un savas dzīves laikā ar tiem visiem parunāties neizdosies. Tāpēc vienmēr iesaku mācīties papildus vēl kādu valodu. Pasaule ir maza. Ceļojot Indijas Himalaju kalnos, bijām uzkāpuši kalnā apskatīties templi netālu no Manalī pilsētas. Ar močiem bijām nobraukuši aptuveni 60 km, lai nokļūtu līdz kalna pakājai, un tālāk kāpām kājām līdz templim. Kalnu virsotnē runājāt ar draugu par to, cik skaisti var pārredzēt ieleju, un te pēkšņi mūsu sarunā iesaistījās vēl kāds. Mēs bijām aizceļojuši pāri pusplanētai un uzkāpuši kalnā, bet pat tur atradām latvieti. Vēl nodomāju, ka latviešu valodu var satikt jebkur. Bet pats svarīgākais iemesls, kāpēc ir vērts apgūt latviešu valodu un jebkuru citu pasaules valodu, ir mūsu smadzeņu darbības uzlabošanai. Jo plašāks kļūst mūsu vārdu krājums un vairāk izprotam valodas nianses, jo veselīgāks un apķērīgāks top mūsu smadzenes. Tādējādi mums ir iespējas savas idejas pasniegt daudz dažādos veidos un neesam iesprūduši tikai vienā veidā, ko iespējams neviens nesaprot. Piemēram, man nav izteiktas patikas pret lasīšanu un rakstīšanu, taču tas ir viens no veidiem, kā varu nodot savas zināšanas tālāk citiem. Arī veids, kā pašam piekļūt zināšanām, kuras kāds ir pacenties ielikt grāmatas formātā priekš manis. Latviešu valoda ir durvis uz pasauli, jo latvieši ir visur. Uzdevums. Pieraksti 10 idejas, kā tavuprāt var izmantot latviešu valodu, lai sasniegtu savus sapņus. Un nepadodies pie pirmajām 3 vai 5 idejām. Nežēlo laiku, jo šis noteikti ir tā vērts.